Gadsimtiem ilgi ladino bija galvenā valoda, ko runāja ebreji Iberijas pussalā, un tā turpināja pastāvēt arī pēc inkvizīcijas un sefardu ebreju izsūtīšanas visā pasaulē. Taču līdzīgi kā jidišu valoda, arī šī unikālā jūdeospāņu valoda pamazām izzūd. Tomēr viena Izraēlas mūziķe padara to atkal stilīgu. Paklausieties! Un tagad studijā pie mums pievienojusies ladino dziedātāja Renē Benžamina. Sveika un laipni lūgta! Tev ir liela balss šajā mazajā augumā. Kā tu panāci šo skanējumu un tās augstās notis? Ļoti daudz prakses un vēlreiz daudz prakses, bet paldies! Tik daudz! Es tiešām esmu priecīga būt šeit. Paldies! Tātad, es domāju, pirmkārt, ladino esmu veikusi daudz interviju un stāstu par šo vēstures periodu. Es domāju, ladino patiešām ir skaista valoda. Un es zinu, piemēram, šūpuļu dziesmas un vēl daudz ko citu. Vai tu, piemēram, jau bērnībā to dzirdēji no savas vecmāmiņas? Lielāko daļu es to dzirdēju sinagogā. Es biju tiešām religioza un mācījos to kopā ar Jiceku Levi. Es to mācījos mūzikas dēļ. Es to apguvu mūzikas dēļ, sinagogas dēļ. Un tas ir tas, kas man aizkustina. Es jūtu, ka mana dvēsele ir tur. Ak, un cik tev bija gadu, kad saprati, ka tev ir šī saikne, vai tu biji bērns? Es domāju, ka jā, visi, kas mani pazīst jau no mazotnes, vienmēr teica, ka man ir sena dvēsele, man ļoti patīk vēsture, man ļoti patīk kultūra un valoda. Es runāju 3 valodās. Un jā, es tā domāju. Nu, nejaušība nav, zini, un te tu esi. Tātad, lai sāktu gatavoties savai dziedātājas karjerai, vai tev bija jāiemācās ladino valoda, vai arī tu vispirms mācījies dažas no klasiskajām dziesmām, kas ir saglabājušās paudzēm ilgi? Vispirms man bija privilēģija mācīties pie Jasmīnas Levī. Man nav pat jāstāsta, kas ir Jasmīna Levī, bet viņa ir vistalantīgākā sieviete, ko es pazīstu. Es mācījos pie viņas tradicionālās dziesmas un caur šīm dziesmām apguvu valodu, kā arī izmantoju savas spāņu valodas zināšanas, jo es arī studēju spāņu valodu. Tāpēc tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tagad šogad es patiešām cenšos mācīties kopā ar cilvēkiem, kuri runā ladino un kuri ir daudz vecāki par mani. Bet viņi māca mani, es viņiem atnesu tās dziesmas, kas viņiem patīk. Tāpēc mēs darām kaut ko tādu. Nu, ir skumji redzēt, cik ļoti, kā jau iepriekš teicu, tāpat kā ar jidišu, tā ir izzudusi. Bet es redzu, ka arī, piemēram, Turcijā ir vecākas sievietes, kuru mazmeitas sāk veidot Instagram lapas, lai runātu šajā valodā. Pastāsti, kas tieši šajā valodā tev un citiem šķiet tik skaists? Es domāju, ka ladino valodā tas ir tiešām spēcīgi. Ladino valoda stāsts par to, kā ebreji tika izraidīti no Spānijas. Viņai ir daudz sāpju un ciešanu un sajūta, ka tu nepiederi vietai, kurā esi un ka esi nodots. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Tas ir tik dziļi. Un es domāju, ka pat cilvēki manā vecumā var ar to saistīties un var saistīties arī ar dziesmām un ar valodu. Tāpēc, jā, es tā domāju. Tā kā tu esi jauna un dari šo, paskaidro, kāpēc ir labi, ka tagad mums ir tādi rīki kā sociālie tīkli, lai sāktu sasniegt vairāk cilvēku ārpus savas tuvākās vides mājās. Tieši to es patiešām cenšos darīt, lai saglabātu. Es zinu, ka varbūt pēc 20 gadiem, es nezinu, piemēram, ladino valoda, kā valoda, diemžēl, izzudīs. Bet es zinu, ka dziesma, kultūra, šie stāsti, tas paliks. Es zinu, ka tas paliks. Cilvēki joprojām dejo, cilvēki joprojām dzied okarīnu un Bamara Mabino un visas tās dziesmas. Viņi tās zina, viņi tās zināja, viņi tās zina no sinagogas. Bet es zinu, ka valoda izzudīs. Tāpēc patiešām cenšos savienot savus vienaudžus ar dziesmām un kultūru. Jo visi zina, kā ir ar salauztu sirdi, un visi
Visi zina ciešanas un sāpes, bet pat priecīgās lietas, es domāju, ka ik viens var ar tām saistīties, un tajā ir tik daudz spēka un kaislas, un es pat esmu par to ļoti aizrautīga. Tātad tajā vārdā, kas runā par jā, Es domāju, ka tad, kad cilvēki dzirdēs tā skaistumu, tas viņus automātiski uzrunās. Pat nesakot, šī ir ladino valoda, kas tas ir. Tas ir par dvēseli, jā, tu to vari sajust. Mūzika vienkārši, lai to sajustu. Jā, vienkārši padomāt par to, uz ko tas viņus mudina. Jā. skaisti. Nu tā turpināt, un paldies, ka virzies uz priekšu un seko savai kaislībai. Tu esi īsta iedvesma daudziem. Liels paldies! Paldies! Un tas arī viss šīs nedēļas raidījumam Jewish World Weekly. Jūs varat apmeklēt i24 News English vietni, YouTube kanālu. Protams, arī mūsu sociālo mediju platformas, lai noskatītos šo un iepriekšējās sērijas. Liels paldies, ka skatījāties! Es esmu Emīlija Francisa un uz redzēšanos no Telavivas.